Divdujiņas gaisā skrēja, abas skrēja dūdodams. Ai, 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 abas skrēja dūdodams. Divbalīņi karājāja, abi jāja domādam. Ai, 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 abi jāja domādam. Vai būs jāti vai nejāti, vai palikti sētiņā. Ai, 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 vai palikti sētiņā. Kur palika mans baliņš, karodziņa nesējiņš? Ai, 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 karodziņa nesējiņš. Tur aizgāja, tur palika uz tām prūšu robežām. Ai, 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 uz tām prūšu robežām. 8 latviešu zvaigznes, 8 nacionālai bataljoni. Ar dievpalīgu izgāja meklēt savu vietu, citu tautu un valstu jau aizņemtajā universā. Tā bija Latvija, vēl pirms Latvijas. Vairums jaunie saukto šauteni nebija pat redzējuši. Pulkvedis Friedriks Briedis apmācīja jaunos strēlniekus par vispusīgiem un domājošiem karavīriem. Latviešu strēlnieki centās atšķirties savā stājā, cepuru ieliekumā, zābaku spodrībā un apģērba tīrībā. Viņu izglītības līmenis brāļu draugu ietekmē bija daudz augstāks nekā citās armijas daļās. Strēlnieku šineļos tika iešūts sapnis par brīvību, nākotni un mieru. Latviešu strēlnieki Ziemassvētku kaujās parādīja lielu varonību un dzima latviešu strēlnieku leģenda par ļoti spēcīgām kaujas vienībām, kas gatavas doties tevi bezcerīgos uzdevumos. Par mūsu brīvību tika samaksāta visdārgākā cena. Tā nopirkta ar asinīm. Divdujiņas gaisā skrēja, abas skrēja dūdodams. Ai, 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 abas skrēja dūdodams. Ai, 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 abas skrēja